Esiet sveicināti hokeja podkāsta devītnieks klausītāji un skatītāji. 29. epizode jau ir klāta. Ar jums kā ierasts Uls Brože, Lotārs Zāriņš. Draņķīgs laiks aiz loga, bet noteikti šī epizode nebūs draņķīga. Būs daudz saturs par hokeju, jo saturs iesils līdz ar hokeja sezonu, un hokeja sezona, var teikt, ir ieskrējusies. Drīz arī izlaša pārtraukums, par to mēs šodien vispār nerunāsim. Mēs runāsim par latviešiem Eiropā. Rihards Bukarts ir atradis komandu. Pieminēsim arī Eduardu Traumaku. Paskatīsimies otru pusi okeānam, kas ir. Un tāpat arī Latvijas hokeja apcirtņos arī ir gan daudz skandālu pieminēšanas vērti. Ulvi, skatos, tev ir zeķes ar sarkanvīnu. Tu baudi laikam tagad vīnu šajā tumšajā laikā, ja? Nē, es vienkārši viņus nopirku. Neatceros, kurā Portugālē kaut kādā pilsētā. Man vienkārši likās interesants. Ir interesants. Un domājams, ka jums, lai arī būtu interesantāk, pieskojiet mums Facebookā. Facebookā arī jūs varat pieskot, bet galvenokārt ir YouTube tomēr un Spotify. Ielieciet laiku, iekomentējiet arī ar kādas domas, idejas, ieteikumi, kritika. Tas mums noteikti palīdzēs. Es domāju, ka mēs varam ķerties klāt, vai ne? Ķeramies klāt arī. Droši vien tai pēdējo nedēļu karstākajai ziņai. Gaidītākajai, es pat teiktu. Visi gaidījām, kurā brīdī tad Latvijas izlases rezultīvākais spēlētājs bronzas pasaules čempionātā. Latvijas izlases rekordists, tik daudz punktu vienā pasaules čempionātā nav bijis nevienam. Rihards Bukarts, kurā brīdī tad viņš beidzot parakstīs to līgumu. Gaidījām un sagaidījām. Droši vien viņam tā gaidīšana bija vēl mokošāka un likās ilgāka nekā mums pašiem. Bet oktobra beigās beidzot parakstīts līgums un beidzot parakstīts līgums tajā līgā, uz kuru 99% Eiropā spēlējušie latvieši labprāt tiktu. Šveicē līgums ar Šveices pagājušās sezonas finālistu Bīli. Šajā sezonā tur līdz finālistei pagaidām ļoti tālu. Šobrīd komanda vispār ārpus play-off zonas, un tas sezonas sākums sarežģīts ne tikai rezultātu ziņā, bet arī sastāvu ziņā, jo šobrīd 7 traumēti uzbrucēji. Tas arī droši vien ir viens no tiem iemesliem, kāpēc Bukartam ir līgums parakstīts līdz janvāra vidum, bet ar iespēju, ka līgums var tikt pagarināts līdz sezonas beigām. 3+3 mēneši sanāk līdz ar to. Tas lēmums janvāra vidū būs jāpieņem klubam. Protams, viņi droši vien skatīsies gan uz sniegumu, kas parādīts līdz janvāra vidum, gan arī uz to, kāda ir situācija šajā te lazaretes, ar lazaretu fonām. Bet viss paši rokās. Otrajā spēlē izdevās arī gūt vārds Bukartam. Atlākusī ripa tur kā uz paplātes izlec. Īstajā laikā, īstajā vietā. Nazītas dakšiņi bija rokās un notiesāti tik kārtīgi. Un nākamajā spēlē Bīle bija izbraukumā Davosā un tur nespēlēja komandas rezultīvākais spēlētājs Soms Rājālā. Viņš bija saslims un tad pirmajā maiņā tieši Bukarts tika ielikts arī pirmajā vairākuma brigādē un abas komandas vārds iemet tieši arī pirmā vairākuma brigāde. Sākumā tur arī tika pierakstīta rezultīvu piespēli Rihardam. Beigās gan Šveicē tur viņi baigi labo pēc spēlēm. Citreiz tur uzrakst, ka kāds ir iemetis vai nav iemetis un no rīta piecelies, un tā jau vairs nav patiesība. Viņiem patīk labot, bet sākums pietiekami ok, un Šveice ir tā lielai daļai tā sapņu zeme. Vienīgais droši vien, kurš negribētu šobrīd spēlēt Šveicē, es pieļauju Rodrigo Abols. Jo vienkārši Zviedrijā droši vien viņam tā vērtība ir augstāka nekā Šveicē. Bet, cik dzirdēts, tad Rihardam bija, protams, piedāvājumi pēc tāda pasaules čempionāta. Un arī CV arī ir tāds, tie klucīši ir salikti, kaut kas ir uzbūvēts. Bija piedāvājumi viņam arī no citām Eiropas līgām. Čehija, laikam, visplašāk pārstāvēta bija šajā te vēstuļu sūtīšanas ziņā. Maratonā, jā. Cik dzirdēts, tad arī uz ziemeļiem viena komanda piedāvāja, viena komanda, starp citu, kurā latvietis spēlē. Tas tā, katrs var tagad. Es domāju, naudīši jābūt zinātniekam, lai parakņāties, paskatīties, kur spēlē latvieši uz ziemeļiem no mums, bet Šveice tomēr tas galamērķis, kas bija prātā, un tik līdz arī Šveice tika nāca līgums konkrēts no Šveices, tā arī vispārēji tikpat, visiem pārējiem pateica,
sorry, bet es iešu dancošu tur ar citiem. Un tomēr treneris arī zināms pagājušajā sezonā Austrijas klubā Klagenfurtē arī pārstāvēja un ļoti daudz uzticējās. Atceros, kad aizbrauc pie Riharda Bukarta runāt ar viņu, viņš teica, ka viņš tieši gaida to klubu un to treneru, kurš viņam uzticēsies. Un šī laikam ir perfekta vieta, perfekts laiks. Nu jā, aiz loga nav perfekts laiks, bet hokeja karjerā var būt perfekts. Jā, un starp citu, viņa komandas biedrs ir Jorens Van Polterbergers, ja pareizi tā izrunāju uzvārdu, kurš palīdzēja Latvijas izlasēji tikt arī pie medaļas, ja tā var teikt, spēlē pret Šveices izlasi, tieši viņš stāvēja vārtos. Nu, nespēlēja viņš tur tajā mačā baigi labi, bet Šveicē viņš īstenībā kotējās diezgan augstu un nākamajā sezonā es lasīju, ka viņš uz Davos jau varētu. Jā, Bīlē vispār tur tā līguma situācija ir, man liekas, diezgan salaista grīstē, ka tur vairāk kā 10 spēlētājiem beidzās līgums pēc šīs sezonas, un tur jau citi klubi sāk izķert, un tad tu beigās varēs lasīt tās drupačus un skatīties, kas notiek. Bet tomēr ir viens latviešu hokejists no bronzas sastāva, kurš ir bez līguma, tas ir Renārs Krastenbergs, Šveices 2. līgā. Viņam bija arī īstermiņa līgums, tomēr neturpina sadarbību. Tā kā, cerēsim, ka arī viņš atradīs komandu. Kā jau minējām, arī izlaša pārtraukums, bet spēlētājs, kurš atrada laikam perfekto komandu arī, Edvards Strālmaks. Pamatīgi guviņo. Tie man teica, ka liels spēles laiks vairākumā, bet būsim atklāti. Tie vārdi, kurus viņš gūs, nav tīri no veiksmes, neapstādi no tripa, jeb saucamie one-timeri. Es teiktu, ka nav ļoti daudz spēlētāju, kuri varētu tā izdarīt Latvijas hokejā. Latvijas hokejā, jā, nav daudz spēlētāju. Man arī tas patīk. Protams, ka tev tās iespējas tiek radītas, bet tev jau viņas rada arī tāpēc, ka komandas biedrs zina, ka ir jāizspēlē tavu metienu un rīpas lidos vārtos. Un šobrīd ar 5 vairākumu vārtiem viņš vispār ir dalītā 1. vietā Čehijas ekstralīgā. Un Kladno, kas ne pirmo sezonu tiek uzskatīta principā par vājāko komandu Čehijā, un kas tur arī balansē vienu sezonu augstākajā līgā, tad sezonu zemākajā, citreiz tur izdodas tajās izdzīvošanas spēlēs arī pārmaiņas pēc izdzīvot. Tā kā pagājušā sezona. Jā, komanda, jāsaka, ir tāda pašvaka un ar mazu budžetu, bet viņiem tagad bija, protams, arī lielā mērā pateicoties Strālmaka spēlēja 7 spēlēs pēc kārtas punkti, un Kladno nekas tāds nebija noticis kopš 2007. vai 2008. gada. Ir laiks pagājis. Jā, komanda sāka ļoti švaki, un tur bija pēdējā vietā, un visi jau pieņēma to, ka viss būs tieši tāpat kā iepriekšējā sezonā, bet pēkšņi, bet komandas īpašnieks, protams, ir Jaromīrs Jāgrs, un Jāgrs ir ļoti aktīvs Facebook lietotājs. Viņš tur, Twitterī tur ik pa laikam čehu žurnālisti, kam es sekoju, iemet kaut kādus screenshots, kur Jāgars ir atkal kaut ko Facebookā iekomentējis. Viņam bildi arī no Simpsoniem, nevis kaut kāda. Jā, viņš ir ļoti atraktīvs personāžs. Jā, viņš tagad bija iekomentējis, viņš bija neapmierināts ar to, ka mums ir punkti 7 spēlēs pēc kārtas. Komanda cīnās, mums ciemos brauc uz Kladno, Čehijas bagātākā komanda Pardubice. Kārtīgs tusiņš Briest, un mēs varam pārdot 2000 biļetes. Uz to spēli Kladno bija aizpildīti 57% no hāles. Okay. Viņš par to ir neapmierināts? Es arī būtu neapmierināts, ka komanda laukumā rāda sniegumu un cilvēki nepērk biļetes. Bet tur jau jāstrādā ar mārketingu. Tāpēc arī tur bija piebildi pie tā posta, ka viņiem nav vajadzīgs PR menedžers, viņiem ir PR īpašnieks. Jā, bet toties viena leģenda, kura noslēdz karjeru, pēdējo spēli arī aizdod kopā sastāvā ar Eduardu Tralmaku, Tomāšu Plekanets. Tā pareizi laikam būs, jā? Kā bija pareizi? Jā. Jā. Ar N. Jā. Bet hokeja kontekstā laikam mēs to vārdu pieminam pēdējā reizi. Jā, 1001 spēle Nacionālajā hokeja līgā, vismaz regulārajā turnīrā, un zīmīgi arī tas, ka pēdējo punktu savā karjerā šis hokejs tieši guva atdodot piespēli Edvardam Tralmakam, tas bija vairākumā. Es domāju, arī šis hokejists ir gan daudz pierādījis tieši Nacionālajā hokeja līgā. Kausu nav ieguvis starptautiskā līmenī arī
labi sevi apliecinājis, bet, laikam viena no spilgtākajām lietām, kas paliks atmiņā, tomēr ir šis saucamais turtleneck, ar ko viņš spēlē ar augstāku apaklīti, un piespēļu meistars pagājušajā sezonā arī apskatot viņu, kā viņš spēlē. Tas ātrums nebija, bet tā meistarība, veiklība, piespēju kvalitāte, tas bija ļoti augstā līmenī. Jā, cilvēki, kas ir sekoši līdz NHL, tomēr Monreālā 15 gadi stabils centra uzbrucējs, labs iemtienos, bet Čehijā tāds rūkts secinājums par viņu karjeru izlasē. Viņš beidza kā 4. maiņas uzbrucējs, karjeru NHL viņš beidza kā rezervis tribīnēs sēžot, un tagad karjeru pavisam viņš beidz, tāpēc, ka trauma un nav tās beigas, ko vēlētos, bet no otras puses 15 sezonas NHL, vairāk kā 1000 spēles. Monreālas, labi, par leģendu viņi negribas saukt, tāpēc, ka Monreālā tur ar 24 Stanley kausiem leģendu netrūkst. Citas, jā. Bet ļoti novērtēts spēlētājs 11 pasaules čempionāta Čehijas izlasē. Tas arī diezgan daudz pastāst. Mēs varam doties otru pusi okeānam. Nacionālā hokeja līga sezona rīt ļoti ātri ieskrienās. Tomēr tā sezona 82 spēles ir jāpaspēj izspēlēt. Neiet tik ļoti spīdoši latviešiem. Būsim atklāti. Vienīgais Uzbalinskis, tas ir laikam arī tas spilgtākais piemērs, kurš joprojām... Kāpēc tu saki, neiet spīdoši? Jo Zemgus šobrīd pēc tā gūto vārtu tempa apsteidz to, ko viņš ir iepriekšējos gados izdarījis. Jā, bet 9 spēlēs 2 vārti. Protams, prasītos vairāk. Bet pārvērt pilnā sezonā tie ir 18 vārti. Tu skaties pēc elite prospektos. Jā, bet kā, 9 spēlēs 2 vārti. Kas tur slikts vai... Protams, prasās jau vairāk, kā no uzbrucēja. Tu negaidi no viņa, ka viņš iemetīs 20 vārtu sezonā. Tā ir. Es negaidu, bet labi, spēle mazākumā vēl projām viņš apliecina. Elsmers Zikins viņam gan... cerības bija, ka ies labāk. Arī neiet diezko labi arī pašai komandai, bet pa Ubalinski pabeidzot viņam punktu nekrājas, bet toties viņš spēlē pārliecinoši. Un skatos arī, ka tur medijos dažādi diskutē par to, ka Floridas Panthers scouting departaments ļoti pastrādājis, lai atrastu Balinski, bet tomēr jau viens personāžs iebīdīja, var teikt, viņu šajā Floridas Panthers nometnē. Tas ir latvietis un Raus Bukarts. Bet, kas ir zīmīgi, ka treniņos atgriezušies ir arī Floridas Panthers 2 pamatsastāva aizsargi, Brendons Montūrs un Ārons Eglots. Tiesa gan viņu vēl laiks, kad viņi atsāk spēlēt, nav nolikts, bet viņi vismaz sākuši lidot. Tu viņus nosauc par pamatsastāva aizsargiem, bet tie principā ir top 3 droši vien šobrīd ir Montūrs, Eglots un Forslings. Florida ir sezonas sākumā vienīgā komanda, kurai vispār nav neviena aizsarga ar labo nūjas satvērienu. Visi 6, kas spēlē ar uz kreiso pusi. Tāds Latvijas izlases modelis kaut kur Montūrs un Eglots atkal ir abi aizsargi uz labo nūjas satvērienu. Skaidrs, tad, kad viņi būs gatavi, tad viņi uzreiz spēlēs un spēlēs pirmajā un otrajā maiņā. Tas nozīmē pārējie, kas spēlē labajā pusē, tiek pastumti uz leju un šobrīd... tiem, kas spēlē šobrīd, Balinskis spēlē tieši labajā pusē, 3. aizsargu pārī. Tā kā, laikam jāskatās reāli un jāgaida droši vien brīdis, kad 2 komandas līderi atgriežas ierindā, un tad visticamāk es pieļauju, ka tas būs nosūtījums uz farmklubu. Bet ļoti labi viņš izskatās. Man reāli tas pārsteidz, cik labi pie laukuma apmalēm viņš veikli tiek pie ripas, atspēlē to partneriem un priekš tādu pirmgadnieku Nacionālajā hokeja līgā viņš ļoti labi iespēju par sevi atstāja. Vispār Ziemeļamerikā. Protams, tas, ka ir jāiedzīvojas tajos jaunajos apstākļos, reāli arī jaunā līmenī, nesalīdzināsim Čehijas ekstralīgu ar NHL, tas prasa laiku. Bet, viņam arī nav spēles laiks vairākumā, mazākumā tur mazliet rastīt. Bet, principā, nevienādos sastāvos īpaši daudz nespēlē. Tagad pret Sietlu, kad viņi vinēja 3-2 un tika iemestie uzvaras vārti, cik tur bija? Apmēram 10 minūtes plus mīnus līdz beigām. Principā Florida pēc tam spēlēja tikai 2 aizsargu pāros, 3. pāris tika nosēdināts, bet man patīk tie analītiķi, kas padziļinātās statistikas, kā Latvijas to nosaukt. Kuriem Latvijā nevienam neinteresē, bet turpina.
Interesēs tagad, jo starp aizsargu pāriem, kas šajā sezonā kopā ir nospēlējuši vismaz 50 minūtes, šie expected goals, sagaidāmie vārti, kaut kā tā mēs varam latviskot, jā. Tātad pret tevi, kad spēlējot starp šiem aizsargu pāriem, kas vismaz 50 minūtes šajā sezonā kopā nospēlējuši, Balinskis un Mahura ir ar 3. zemāko rādītāju. Tātad 3. labāko rādītāju. Viņi gan tagad pret Sietlu komandu vinēja 3-2, un viņi bija uz ledus abos ielaistajos vārtos. Un tur pirmajos Mahura tur stāvēja uz zilās līnijas, viņi tur apslidoja ar vienu pieskārienu, viņu apgāja apkārt, un Balinskam tur neizdevās glābt situāciju. No otrajos ielaistajos vārtos gan tieši Balinskis sedzamais spēlētājs vārtu priekšā tur ganījās viens pats tajā aplokā un arī pielaboja metienu. Droši vien uz viņa sirdsapziņas tas ir. Šie ielaistie vārdi, bet ja skatāmies tieši tos analītikas datus, izskatās pietiekami solīdi, bet viņi kopā 65,5 minūtes nospēlējuši un labs rādītājs analītikas datos, bet dzīvē 3 ielaist un neviens iemests vārds viņi nav sagādājuši, jo Uvis ir bijis uz ledus NHL 2 gūtos vārtos, kad Florida ir gūs vārds, un abos Mahura ir bijis uz beņķīša. Abos viņš ir bijis uz ledus ar Forslingu, bet te arī, protams, jāņem vērā tas, ka šis rādītājs viņiem ir labs, bet te ir jāņem vērā tas, ka viņi nespēlē principā pret citu komandu līderiem. Tur MVP rakstājs arī papētīja, ka, teiksim, pret Toronto, kam ir dārgākais uzbrukums NHL, kur visiem uzbrucējiem, kas paprasa, viņiem arī maksā tos 10 miljonus sezonā. Bet algu griezt jau augsts, tā kā, Jā, tur, viņš principā pret Matthews, pret Marneru 2 minūtes aizdīja, tikmēr tur Forslings, kurš spēlēja ļoti daudz, viņam tur bija pāri 10 minūtēm pret šiem abiem. Skaidrs, ja tev nav jāspēlē pret otras komandas līderiem, tev ir lielākas iespējas sasniegt to labo rādītāju, bet principā šeit izskatās, tad, kad Montūrs un Eglots būs gatavi, tad arī lietas tā mazliet tiks pastumts uz leju. Bet tomēr tas veids, kā tu tiec šajā, globāli paskatoties to Ziemeļamerikas hokejā, pirmā pieredze no Eiropas pārceļoties uz otpusi okeānam, tu sadzīviskie apstākļi, spēle un NHL tiekot, tā ir praktiski labākā skola, kur tev ir pilns ar skolotājiem, treneri, kas ir šajā kārtā. Viņi tev pamāca, tu pieļauj kļūdas, tas ir sezonas sākums, un tu iespēlējies. Un es domāju, uz Amerikas hokeja līgu, kad tas būs, viņš arī dosies ar lielāku pārliecību tomēr. Jāsaprot arī tas, ka Amerikas hokeja līgā lielākoties lēmumu nepieņem tas treneris, kas ir tur. Piemēram, Balinskis tiek aizsūtīts uz farm klubu, Pols Morīs, Pantēru galvenais treneris pasaka, ka viņam ir jāspēlē. Jā. Tad AHL galvenais treneris tur var izstiepties, sarauties. Viņa darbs ir klausīt pavēlēm no augšas un spēlēs tie, kurus NHL komanda grib redzēt spēlē. Tā kā Morīsam Balinskis patīk, cik dzirdēts kā spēlētājs. Ne katrs ir spējīgs. Būsim reāli. Mūsu abas pārsteidz tas, ka viņš aizbrauc un uzreiz treniņu nominē, uzreiz sezonu sāka NHL. Es domāju, ka neviens neprognozēja. Mēs arī pirms tam paši prognozējām, ka kaut kad uzspēlēs sezonas laikā. Laikā vajadzētu būt. Jā, un tad pēkšņi viņš sāk sezonu. Tas ir ļoti, ļoti patīkams pārsteigums. Un domāju, ka viņš tajās pirmajās spēlēs noteikti iespēju nav sabojājis. Un man arī ļoti interesanti likās tāda Morīs atziņa, ka viņš uzbrucēju virknējums maina labprātāk nekā aizsargu pāris. Jo uzbrukumā, ja tev tu ieliec kādu jaunu spēlētāju, viņš izkrīt, viņš neiedarās tajā spēlē, viņš nerāda labu sniegumu. Tev ir 11 spēlētāji, kas viņu var aizstāt. Tu vari likt kādu tur 2 maiņās spēlēt. Aizsardzībā, ja tev ir 6 aizsargi, tas nav kā Eiropā, kur tu 7 piesaki. Ja tev ir 6 un 1 nespēlē, ko tu darīsi? Tev komanda paliek ar 5, nav ideālais scenārijs mača garumā. Bet aizsardzība, tev nešķiet, tomēr aizsardzība ir, labi, tos var kaut kā grūti salikt, bet aizsardzība tomēr ir būtiskāka par uzbrukumu. Savu vārtu drošība. Tāpēc jau tu arī nemaini tos aizsargu pāris. Kāds skaties, uzvar tas, kurš iemet vairāk, vai uzvar tas, kurš ielaiž mazāk? Jā, hokejā vieglāk ir neielaist nekā iemest. Tā tas ir. Protams, ja tu neesi Konors Makdēvids. Jā, Edmonton arī.
Nekāda. Bet, labi, ok, man kaut kā vienmēr šķiet, ka tomēr no aizsardzības arī veidojas uzbrukums, un tu sāc jau par ierastu šo uzbrukumu no aizsardzības zonas, un tāpēc tev jābūt tur stabilākiem pamatiem nekā uzbrukumā. Labi, treneri Lotāri. Tāpēc es neesmu treneris. Bet, protams, tas atkarīgs no dzīves situācijām un apstākļiem. Tas ir subjektīvi skatoties. Bet kaut kādi citi spēlētāji pastāstīja, kas Teodoru Bļugaru notiek. Starp citu, būs intervija ar Sporta avīzē Teodoru Bļugaru nākamā mēneša novembrī. Kas šo lielisku interviju veidoja? Es nezinu, labi. Es veidoju. Un kas interesanti ir, tāda mazliet sasaist. Pagaid. Ja būs intervija, tu varbūt var sneak peek iedot. Pastāst kaut ko interesantu. Tu teici, trauma viņam šobrīd ir, viņam ir potīts trauma, joprojām šajā sezonā nav spēlējis. Kaut kad drīz spēlēs, kā izskatās. Un tagad vārds Lotāram. Viena lieta, ko es varu pateikt, bija jautājums par Stanley Kausu atbraucot uz Rīgu. Tu biji visur, bet tomēr kas bija tā viena vieta, kur tu ļoti vēlējies aizvest to kausu, bet tomēr tev neizdevās? Viņš nosauc to vietu, un tas... Nezinu, vai... Kas ir šī vieta? To var izlasīt. Pagaid, kas tā varētu būt par vietu? Uz mājām viņš aizveda. Jā, uz mājām aizveda. Uz Rīgas centrā cilvēkiem parādīja kaut kāda, kur viņš sāk trenēties hokejā, kad pirmā hala. Jā, tas domgājiens pareizi. Ļoti pareizi. Vai viņš ļoti pareizi tātad ir vai nav? Vai? Tas ir, jā. Kur viņš sāk trenēties hokejā? Baldera hokeja skolā. Okay. Un kur bija tā hokeja skola? Kā es zinu, es tur netrenējos. Labi, trauma viņam vēl ir. Starp citu, daudz diskusijas aizdītajā nedēļā bija par Vaska figūru. Un starp citu, vienu rītu pieceļoties, apskatoties Instagramā BBC, man liekas, bija ielikuši, ka tas Dwayne Johnsons ir pateicis, ka mana Vaska figūra reāli neizskatās pēc manis. Un pirmais, tas acu uzmetiens bija, man reāli liekas, ka tā Vaska figūra izskatās pēc Rīka Toketa. Varat parādīt, viņš kā pārkačājies Rīks Tokets. Jā, bišķiņ līdzīgs. Bet Rīks Tokets tomēr ir teicis, ka Bļugars vēl nav atgriezies tajā līmenī, lai viņš varētu, tūlīt pat jau atsākt spēlēt. Plus viņš ar komandu dodās izbraukumā, bet vēl pilnvērtīgas treniņas nav atsācis. Gaidām atpakaļ. Un kaut kas pieminams tur pa citiem latviešiem ir NHL. Šobrīd ne. Nav jau, ko tu stāstīs. Girgensons ir iemetis 2 vārdus 9 spēlēs. Buffalo sezonas sākums diezgan bēdīgs. Jāsaka, ir. Iemest viņi nemāk, kā izrādās. Teidžs Tomsons izrādās tomēr nav tāds zvaigzne, kā parādīja pagājušajā sezonā. Jā, tur vārdsarga līnija arī viņiem 2 traumēti vārdsargi pēkšņi parādās. Kolumbusa, neko baigi mēs negaidījām no Kolumbusas, bet ja tev sezonas sākumā pateikt, Kolumbus šobrīd ir augstāk nekā Pitsburga. Tā liktos, Kolumbus varētu tēmēt uz playoff varbūt. Nē, viņa divīzijā Pitsburga ir pēdējā, Kolumbus ir priekšpēdējā. Jā, kur Kails Dubas dodas, tur komanda grimst. Tas saistībā ar Pitsburgu. Bet, labi, mēs varam atgriezties tepat šaipus krastam. Latvijas hokeja čempionāts arī, ne tikai hokeja čempionāts, arī bērnu un jaunatnes līgas piedāvā raibas, ko varētu pieminēt. Raibas, tas ir attiecībā uz tiesnešiem, kuriem maz igauņi uzbruk. Jā, raibi tiešām iet, saistībā, šo uzbrukumu 13 gadus vecs igaunis uzbruk. Pēc skata noteikti izskatījās pēc 13, tā kā porziņas apmēram 13 gadu vecumā. Un tur tā lieta ir... Kāds tev viedoklis? Mans viedoklis tā, ka viņam mūža diskvalifikācija nevajadzēja dot. Labi, 13 gados. Jā, bet bija cilvēki, kur teica, ka reāli ir jādod mūža diskvalifikācija. Plus vēl tas, cik saprotu, šis bērns ir, nav atsaldēts galvā kopumā, bet viņš ir augumā ļoti liels. Psiholoģijas doktors. Nē, tas tā. Viņa diagnāze nav atsaldēts galvā. Nē, bet skatoties tos komentārus, tiešām cilvēki ļoti kritiski izteicās. Es piekrītu, tā situācija nebija skaista un tas ir pilnīgi nepieņemami. Bet tomēr... Protams, bet sapratīsim to, ir bišķiņa starpība, vai tu esi entuziasts hokeja līgas 7. divīzijas spēlētājs, kurš vienā dienā izdomā, ka es tagad uzšaušu tiesnesim pa galvu. Vai tu esi mazliet prātā sajūtas tajā dienā 13 gadu? Plus vēl tas, ka tu pieminēji par to augumu. Cik saprotu, vienkārši
varbūt arī mentāli viņš netiek līdz tam, ka viņš augumā ir tik ražants, bet 13 gadu viņš vēl bērns. Reāli, bet augumā viņš ir, es domāju, ka lielāks par tevi viennozīmīgi. Par mani varbūt arī. Man liekas, ka viņš ir lielāks par mums abiem diviem. Jā. Bet tas uzbrukums, protams, nebija skaists un gada diskvalifikācija piespriest. Skatīsies, ko šis hokejs darīs pēc gada. Ko viņš darīs pēc gada? Varbūt spēlēs basketbolu. Beigās, kāda tur mūža diskvalifikācija. Tie ir 13 gadi. Es saprotu, ja tu tiešām izdarītu kaut ko kriminālu un tur tajā situācijā kaut ko, man liekas, vēl stulbāk izdarīt tas pretinieku komandas spēlētājs, kurš tur no muguras normāli iešķaidīja pa kājām. Tas man tajā brīdī, tad, kad es skatījos to video, man liekas, šis ir tas galvenais, jo tas man liekas es piekrītu. Ļoti, ļoti traki. Jo beigās 13-gadīgs puika pret diviem pieaugušiem tiesnešiem. Diezgan ātri viņš tur arī tika savaldīts, protams. Jā, tas sitiens no aizmugures. Tas sitiens no aizmugures man likās vienkārši brutāls. Bet redz, reāli, tu droši vien atceries sevi, tajā vecumā aizvarās tomēr krietni vieglāk nekā pieaugušā vecumā. Tā, ka tev aizvarās un tu tiešām izdari kaut ko dusmās, tik stulbu. Jā. Gan jau to arī kādam metis ar nāzi vai ar šķērēm. Loģiski, katru dienu skolā. Bet es domāju, ka varbūt tas vienkārši no sociālajiem mēdījiem saskatījušies ir UFC un visādi šādus paņēmienus. Un vienkārši kaut kur neapzināti tev iekšā sēž un tev liekas, uzšaušu viņš nokritīs. Tāds ir. Es tā pieņemu. Jā, jo ļoti bieži mēs UFC oktagonā redzam cilvēks ar slidām kājās. Konors Makgregors bija slavēts. Sitienu no aizmugures, bet verbāls sitiens toties bija Tallinā. Vai nebija? Tas ir, vai nebija? Jā, tas ir jautājums. Jaunais Latvijas televīzijas šis te game shows bija vai nebija? Bija būt vai nebūt. Elžs Želbovskis iesākumā apsūdzēts par rasistiskiem izteicieniem pret Tallinas Panteru aizsargu Šumu Kinebuči, ja pareizi izrunāju. Hokejs, kurš lielāko daļu karjeras aizdījis Somijā, viņam sanāk 26 gadi, ja nemaldos, ir diezgan labs hokejs laukumā. Viņš izteicās, jeb sociālajos mēdījos ierakstīja, ka jā, ka bija saņemti rasistiski izteikumi no Mogo uzbrucēja. Iesākumā, es tik saprotu, pēc šiem federācijas publiskotajiem disciplinārās komitejas datiem, tad šo lietu izskata Starptautiskā hokeja federācija, bet tika piespriests sosts Želbovskim par to, ka viņš neatsveicinājās, viens spējas diskvalifikācija, 200 eiro. Beigās federācija iegūst jaunus video materiālus, un tomēr piespriests sots tiek Tallinas komandai un 3 Tallinas spēlētājiem. Viena spēle. Jā, man patīk sportcentra virsraksts šajā sakarā. Jā, tas bija, viņš bija labs, jā. Es tieši domāju, ka tiek izspēlēta Uno reverse kārtas. Man liekas, tas bišķiņ parāda tādu nelielu amatierismu, ka vienā dienā tu pieņem lēmumu un nākamajā dienā tev jau parādās jauna video. Kur tad viņi bija dienu iepriekš? Nevarēja savākt vispirms video. Pārsteidzīgi lēmumi. Pārsteidzīgi lēmumi vai slikta izmeklēšana, es nezinu, kā to nosaukt, bet IHF lemj, bet šajā situācijā neinteresējoties īpaši neko padziļināt par to visu, bet redzot to video, kas tika publicēts, ko Kinebuči pats arī sākumā publicēja, kas aizsāk šo te visu. Tur, tad, kad norisinās šis te dialogs, ja to tā var nosaukt, tur pa vidu ir viens no spēles tiesnešiem. Tā bija vai nebija. Tiesnesis taču tur bija blakus, un es pieļauju, ka viņš dzird. Varbūt viņš domās bija citur. Un jā, pēc tam arī Mogo tur pēkšņa aktivitāte sociālajos tīklos, un tur sākumā par to, ka sākumā vēl tiesnesis Mogo komandai apstiprinājis, ka Želbovskis ir tikai pasūtījis viņu, to spēlētāju 3 mājas tālāk. Kāpēc Mogo vispār publicē kaut ko ir teicis tiesnesis, un kāpēc Mogo vispār sazinās ar tiesnesi? Tas ir jāatstāj kompetentās iestādes šajā situācijā Latvijas Hokeja federācijas rokās. Viņi izrunā ar tiesnesi un viss pieņem lēmumu. Bija, nebija, šajā situācijā ir diezgan vienkārši. Un tad pēc tam, kad disciplinārā komiteja maina šo lēmumu, atceļ diskvalifikāciju vienam, piešķir citam, tad atkal Mogo tvīto par to, ka šeit, protams,
Nu, tas viņa jautājums, citēšu šeit, vai Latvijas Hokeja federācijas disciplinārā komisija pavirši un neprofesionāli darot savu darbu, arī palīdzēja nomalnot Elvisu Želubovsku un Mogo LSPA. Nu, kaut kur es redzu pamatot apsūdzību šajā situācijā. Nu, tas izskatās ļoti dīvaini, ka vienā dienā tu pieņem vienu lēmumu, nākamajā dienā tu jau maini lēmumu. Šajā situācijā, Es nezinu, ko šeit pateikt. Gaidām IHF lēmumu. Šeit tiešām tiesnesis atrodas pa vidu starp šiem spēlētājiem. Tas nenotiek kaut kur ārpus kadra. Tas nenotiek, kur neviens nav blakus. Tur blakus ir arī citi spēlētāji. Izmeklējiet, bija, nebija. Nezinu, ko te vēl vairāk pateikt. Jāgaida lēmums. Laikam tur diži arī nav ko vairāk spriest. Cerēsim, ka taisnība uzvarēs šajā. Lai kāda būtu taisnība, ja bija jāsoda, ja nebija, tad es nezinu, arī jāsoda droši vien šajā situācijā. Galvenais, lai kaut kas tāds neturpinās un lai tomēr šī lieta atrisinātu, redzot to, ka tas ir tāds būtu melns traips arī tomēr uz hokeja čempionātu šo Latvijas. Baltijas jau. Katrā ziņā, mazliet arī varu paturpinot uz tādas nepārāk pozitīvas nots. Nedēļas nogalē 29 gadus vecs amerikāņu hokejists Anglijas hokeja līgas mačā saņēma ar slīdu kaklā. Šausmīgs incidents. Šis spēlētājs vēlāk devās aizsaulē un šaušalīga epizode. Bija daudz komentāru, kā varbūt no šādas situācijas izvairīties. Laikam īsti izvairīties nebija, neviena puse nebija devusies to apzināti, bet kas izkristalizējās, ka jāvelk šie kaklasargi ne pieaugušiem hokejistiem, bet tieši bērniem, kad bērniem arī jāpievērš tomēr uzmanību un runājot par šo incidentu, kas bija arī kaujoties. Viss, kas var notikt, bet tomēr bērniem līdz noteiktam vecumam jāvelk šie kaklasargi. Tu saki bērniem, bet ne pieaugušiem, bet nākamajā dienā AHL spēlēs jau vairāk spēlētājs lidoja. AHL, jā. Jā, ar kaklasargiem. Un ko tev kaklasargs traucēja laukumā izdarīt? Jā, tur tā lieta. Protams, tu vari runāt, ka viens šāds te gadījums un viens no miljona, viens no miljarda, bet viens tāpat ir par daudz šajā situācijā. Un, kāpēc nevilkt? Jā, kāpēc nevilkt? Jo tas diži daudz netraucē. Atceroties arī, kad bērns sāk spēlēt hokeju, iesākumā likās, ka viņš ir nērts, bet patiesībā jau tas ir tās drošības dēļ, un tomēr hokejs ir tik nereāli ātrs palicis mūsdienās. Ne tikai cik ātri lido ripa, bet cik ātrs lido hokejisti, un no šādām epizodēm izvairīties. Te laikam nevis nevar, bet vienkārši tā ir neveiksmīga apstākļu sakritība. Un, nezinu, ko tur vēl daudz var pieminēt. Šis kaklasargs beigās viņš negarantē drošību, bet viņš samazina iespēju. Tiem, kas spēlē, lai kādā līmenī, tas droši vien ir vērts aizdomāties. Un, diemžēl notiek tā, ka notiek reizēm traģēdija, lai cilvēki aizdomātos. Un, ja AHL spēlētāji var vilkt, tad es domāju, tie cilvēki, kas spēlē savā brīvajā laikā, arī var aizdomāties. Un izdarīt šo soli šajā brīdī, diemžēl. Notiek traģēdijas dzīvē. Diemžēl gadās šādas situācijas. Un slīdas mūsdienās pa gaisu lido. NHL arī nesen bija pirms nedēļas gadījums, kad tur spēlētājiem ar slīdu trāpīja pāci. Centimetrs pa labi, pa kreisi, un tur varēja palikt arī bez acis. Šajā situācijā paveicās. Un pagājušajā sezonā Evanderam Kēnam atcerēsimies, kad viņam pārgrieza plaukstā. Arī aizgāja. Es saprotu, Tayloram Hallam arī, es neatceros, kur viņam arī bija. Tayloram Hallam toreiz iesildīšanās laikā uzkāpa ar slidu uz sejas. Jā, tas bija vispār drausmas. Tu pat runāji, varbūt viņš vispār vai kādreiz spēlēs. Tajā toreiz bija stāsts par to, ka varēja, joprojām šeit NHL var iesildīšanās laikā bez ķīveres, un tad viņš pakrita un viens laids pāri un netīšām uzkāpa, un tur arī, daudz secināja pēc tam, ka ir vērts arī uz iesildīšanos uzlikt ķiveri. Tā kā, šajā situācijā varam mācīties no šādām situācijām. Tas, laikam, ir tas vienīgais, ko mēs varam paņemt. Jā, tā dzīves stīga, aukliņa tāda tiešām var būt ļoti trausla, bet, protams, jāsargā tuvie, pēc tumšākām dienām nāk gaišākas, un
Arī noteikti sekosim līdzi hokejam, turpināsim, lai uz tādas mazliet, varbūt pozitīvākas nots noslēgtu. Hokejs turpinās, un Latvijas hokeja čempionāts arī turpinās. To arī komentē spēles, vai ne? Vai ne? Jā. Mēdzu tur. Mēdz. Bija mēdzu. Bija man mačs Mogo Zemgala 5-1. Būs trešdien spēlē Mogo pret Prizmu. Starp citu, atgriešanās spēle ļoti iespējams būs arī pārnās sezonas rezultatīvākajiem spēlētājiem Kārlim Ozoliņam. Viņš sezonas ievadā satriecās ar Edgaru Dīķi. Viņam, kā saka, ieplīs kājas ne muskulis, bet šī saite. Un tagad viņš, laikam, esot uz, jau var teikt, uz abām kājām, pilns gatavība atgriezties spēļu režīmā. Jā, tev arī bija aizraujoša spēle, tev bija Mogo Kurbats. Mogo Kurbats, jā, tur bija tiešām tā spēle. Pirmajā trešdaļā izskatījās, ka diezgan daudz vārtu varētu būt, bet, man liekas, 7. minūtē tika gūt vārtu un līdz 3. perioda 15. minūtē. Katrā ziņā gan līdz pašām beigām nebija vārti. Ziemiņš izlīdzināja, un tad sekoja papildu laiks, kas arī nelika vilties. Beigās uzvara Mogo. Ja tu gribēji daudz vārdus, tev vajadzēja komentēt Prizmu pret Zemgali, kad es ieraudzīju spēles beigās rezultātu. Maču es neskatījos, bet, kad es ieraudzīju rezultātu 12-5. Es biju šokā. Man likās, ka tā nevajadzētu būt vismaz Prizmas komandai šajā sezonā. Nevajadzētu būt, jā, 12-5, ja es ieraugu, teiksim, es eju pāri nezinām čempionātam, ja es ieraugu šādu rezultātu, cīnoties komandām, kas tomēr tiek pieskaitītas augšgalam un, principā tiek liktas vienā plauktiņā. Ja es ieraugu tādu rezultātu, tad es pie savas mazliet tā pasmaidu un domāju, būs skaistāks dienas. Bet jā, šobrīd OHL Zemgala pirmajā vietā seko Mogo Kurbats, bet abām vienāds aizdīto spēļu skaits, vienāds punktu skaits, un tad tālāk ir arī Prizma, un tad, kā jau mēs paredzējām, Igauni ir spēcīgāki par lietuviešiem. Ne tikai hokejā, bet arī hokejā. Un tad tālāk tur pārējās, jāsaka, pat sadalījies ir tādā, tas top 4, es teiktu. Tad ir Igauni paši savā pļaviņā. Tālāk ir hokeja skola Rīga un Kauņa arī, kas spēja izrādīt konkurenci, bet īsti arī nav tādā līmenī, lai tur spētu tam top 4 baigi pamaisīties, bet no Rīgauņiem viņi tur diezgan ok cīnās. Un tad ir pēdējie divas leišu komandas, kas kopā aizvadītās 19 spēlēs, ir savākušas 3 punktus kopā. Katrā viņas nesavāca savstarpējā spēlē. Man varētu tā būt. Nē, tā nebija. Nav? Nē, jo hockey punks, punki ir... Rītīgi punki. Punki ir atspārdīti, un viņiem tikai 1 punkts tas pats pirmajā spēlē, un enerģijai elektrēna arī šajā sezonā izskatās. Nav pietiekama enerģija. Enerģija, ir vienīgos punkts pret punkiem dabūjis. Savā starpā cīnās. Lietuvas šīs apakšgala komandas secinājums pēc pagājušās sezonas ir izdarījuši tādus, ka mēs esam sūdīgi un mēs negribam mainīties. Turpināsim tāpat. Ja tev 11 spēlēs ar 1 punkts, tad es saprotu, viņiem nav tāda situācija kā Igaunijā, ka tur arī vietējais čempionāts iet paralēli. Viņiem ir šīs 3 komandas, kuras spēlē. Ja tu izdomā, ka tev šis līmenis ir par augstu, tad tev nav kur likties. Bet viņam šis līmenis ir par augstu. Ir par augstu, bet noslēgumā es noskatījos Davida Bekhama šo dokumentālo filmu. Jā. Un patīk? Man ļoti patīk šādi. Kas tev bija tāds viens, kas pārsteidza? Kaut kāds viens notikums bija tāds? Pārsteidza? Nē, es jau atceros, viņu vēl spēlējam. Man no agrā bērnībā viņam jau tad bija karjeras noriets un kaut kādas tās situācijas tāpat zināju. Es zināju, ka viņš tur pasaules kausā dabūja sarkano kartīti un pēc tam kvalifikācijā kļuva par komandas varoni. Visus šos futbolam diezgan daudz savā dzīvē esmu sekojis, un Anglijas futbols un bērnībā Anglijas izlasēji bija īpaši vieta. Behamam gan ne, jo viņš spēlēja Manchester United. Prieks par kārtējo Manchester United zaudējumu. Jā. Man vairāk atkal likās, es zināju, ka tie fani ir tik ļoti
futbolā iekšā, bet ka viņi tik nīsti ir, ka izliek pie mājas arī pakārušos Bekama lēli. Man liekas, bet tas jau atkal, man liekas, stāsts par to, ka tas bija 98. un tagad ir 2023. gads. Un tajā laikā kaut kādas lietas likās pieņemamas, un tas cilvēks, kas to izdarīja, vēl mierīgi sniedz interviju televīzijā. Nu, tagad, nu labi, bet tagad atkal ir tas, ka Anglijas rekord futbolists finālā neiesit pendeli, un tad viņam Instagram DM-os raksta vienkārši visas drausmīgās lietas. Tas vienkārši ir citā formā, bet man ļoti patīk tas, ka Bekhams varbūt kā normāls cilvēks, tas nekas, ka viņam droši vien ir miljards, nu šobrīd viņa vērtība ar to, ka viņam Amerikā piedara komanda, varētu būt jau miljards. Nu, ka viņam patīk pastrostēt par to, ka šitā glāze ir nolikt ne tajā vietā, virtuvē ir nekārtība, viņam patīk grilēt to vienu sēni. Nezinu, man liekas tāds ļoti latviskais vārds relatable. Nu, katrs iegooglējiet Google Translate, es nevaru izdomāt, ka tas ir latviski, bet tāds, kurā tu vari redzēt tādas līdzības ar normāliem cilvēkiem. Paldies tev! Tiekamies nākamreiz!